Sīnus divu leņķu summai būtu sīnus no pirmā leņķa, kosīnus no otrā leņķa, plus kosīnus no pirmā leņķa un sīnus no otrā leņķa. Ja? Tā kā sīnus ar kosīnus samainās vietām. Un ja mums ir mīnus, tad ir tieši tas pats, tikai pa vidu ir mīnus zīme. Ok, Ernest, tas ir baigi kruti, bet priekš kam? Un atbilde ir tāda, ka, piemēram, šādās situācijās, ja, kur mums ir dota šāda te izteiksme, un te sīnus 40 grādiem nevar izreikināt, arī 20 grādiem. Nē, nu var, bet nedabūs normālus skaitļus. Bet tas, ko mēs te varam pamanīt, ka te ir šī te pirmā formula, ja, šitas te, tāda mēs varam pārrakstīt kā šo te, tāda šo te mēs varam pārrakstīt kā sīnus, un tad šitas leņķis plus šitas leņķis. 40 grādi plus 20 grādi. Ja skatāmies pareizāk pēc sīnusiem, ja, 40 grādi plus 20 grādi. Mēs dabūjam sīnus 60 grādi, ko jau var atrast vienības riņķī, un sanāk normāla atbilde saka no 3 dalīts ar 2. Šeit, vai arī šeit, ja no 100 nevar izvilkt sīnusu vai kosīnusu, un no desmitnieka arī, bet mēs ieraugam šo te formulu. Tas nozīmē, mēs to varam pārrakstīt kā šo. Un tā kā tā ir sīnus formula, tad sīnus ir vadošais, ja, tā tad 100 grādi mīnus 10 grādi, kas būtu sīnus 90 grādi, kur atrast vienības riņķī, un tas ir 1. Un tas atļauj arī aprēķināt šādus te dīvainus leņķus. Ja sīnus 75 grādiem mēs nevaram izrēķināt oriģināli, mēs nevaram atrast arī vienības riņķī. Bet ja mēs to pārrakstam kā sīnus 45 grādi plus 30 grādi, kas ir rēķināmi leņķi, un pielietojam šo te formulu, tad sīnus pirmajam leņķim, kosīnus otrajam leņķim, plus kosīnus pirmajam, sīnus otrajam leņķim, un tad šīs vērtības ir rēķināmas, atrodams vienības riņķī, dabūjam šādu situāciju, un tas sareizinot sanāk sakni no 6 dalīts ar 4 plus sakni no 2 dalīts ar 4, un mēs dabūjam sakni no 6 plus sakni no 2 dalīts ar 4. Nu, teorētiski ar vēlmu tad arī vēl sakni no 2 var paņemt pirms iekavām, ja grib, lai smukāk izskatās, bet nu tāpat jau arī varēja palikt. Ierakst komentāru atbildi šim piemēram, un uzdevums ir atrisināts.